ir pirmais video, kurš tiek filmēts starp visiem testiem un tur Samsung pasākumu un tā ar automātisko sejas noteikšanu, kur mikrofoniņš ir pieslēgts. Viss kā vajag, dodamies klibojumu uz studiju. Ir apmēram 9 no rīta, tāds vēl negluži gaišs, bet gandrīz gaišs. Es teiktu, ka gandrīz tuvu maksimālā tumšā limita laikapstākļiem, ar kādiem vēl šī kamera, manuprāt, filmē labi, bet atkal jau pēc tam tālākajos testos varēs redzēt, kas un kā ir bišķi labāk. Miķis arī strādā ļoti labi. Ok, es salūzu. Man tagad ir DJI Osmo Pocket 3, kura galvenais mērķis ir aizstāt manu šā brīža izbraukumu setupu filmēšanā. Pārsvarā es esmu starā par šo produktu, īpaši par to, kāds komplekts ir konkrēti izvēlētais, bet tas nenozīmē, ka viss ir perfekti ar šo kameru stabilizatoru, bet par to visu video turpinājumā. Osmo Pocket 3 tiek piedāvāts vairākās komplektācijās. TET veikalā es redzēju video tapšanas brīdī konkrēti 2 komplektācijas un izlēmu par labu dārgākajai. DJI pašu mājaslapā ir vispār virkne komplektāciju, vairāk vai mazāk radītas dažāda veida satura veidotājiem. Tiem, kuri zina, kas ir DJI Osmo, šī daļa nebūs interesanta, bet pārējiem tad nedaudz informācijas vai nedaudz vēstures ieskata. DJI Osmo Pocket ir nu jau 3. sērija DJI produktu klāstā, kura piedāvā stabilizatoru un kameru vienā produktā. DJI ir arī atsevišķi produkti kā konkrēti lielāku kameru stabilizatoru, kā šis te Ronins SC2, vai arī priekš mobilajiem tāruņiem Osmo Pocket, bet Osmo Mobile, kurš arī kādreiz man bija, bet izbija, un Pocket ir jau vēl kompaktāks veidojums jau ar pašu kameru iekšā. Šis produkts ir primāri paredzēts tiem, kuri grib iemūžināt savus piedzīvojumus vai vlogus ar vismazāko iespējamo ierīču apjomu, kuru nest līdzi un principā TikTok paaudzei. Viena somiņa, kurā ir viss, kas nepieciešams tiešām labas kvalitātes video filmēšanai. Kā jau teicu, DJI piedāvā vairākus komplektus bez bāzes Pocket 3, kurus var izvēlēties. Un te beigās būs neliels pro tip, bet par to nedaudz vēlāk. Mans konkrētais izvēlētais ir Creator komplekts, kurā ir ļoti daudz iekšā. Un kaut kas varbūt arī nedaudz liekas. Šajā komplektā konkrēti ir pati kamera, ir roktura pagarinājums, kurš nav baterija, ir papildus baterijas rokturis, ir statīvs kā roktura pagarinātājs, ir cilpiņa, kura ir noderīga, bet Pocket 3 caurumi ir reti tīzli, un man to pagaidām nav sanācis, tā kā saka, uzlikt vai izmaukt cauri, un tas nav nemaz tik vienkārši, kā varētu šķist. Ir krietni jāpačakarējās, ir platleņķa lēcas uzlika ar magnētiņiem, ir DJI Mic 2 raidītājs un uzglabāšanas kastīte, kurā ielika pašu stabilizatoru, kas viss lieliski salien iekšā šajā te somiņā. Nu labi, es vēl esmu ceļā uz lieliski salien, jo vēl ir jāsaprot, ko un kā likt iekšā, lai aiztaisīšana somiņai nebūtu izaicinājums. Ja runā par pašu uzbūves kvalitāti Pocket 3, pa lielam man īstenībā nav kur piesieties. Pilnīgi viss, sākot no paša korpusa līdz pogām un ekrānam ir solīds un stabils. Ļoti patīk dažādas lietošanas ērtuma uzlabojumi, par kuriem ir padomāts kamerā, kā piemēram atvāzi ekrānu un kamera ieslēdzās. Aizvāzi un tā ņem un izslēdzās. Vai arī, ja iestat iestatņojumus, pāriet uz vertikālo filmēšanas režīmu. Ja filtri, kā jau minēju, uzliekas virsū ar magnētiņu un ir pieejami visdažne dažādākie. Arī ND filtrus var iegādāties Pro Mist un ko tik tur vēl ne, un gluži kā DJI droniem ekosistēmā ir arī 3. pušu aksesuāru, tā ka bies. Rokturi visi kabinās klāt ar klipšiem, ir droši un izmantotas ir standarta skrūves, lai pieskrūvētu citām filmēšanas lietām. Papildus baterijas vai roktura pievienošana man nevienmēr sanāca uzreiz nofiksēt tos rokturus, kaut malās ir rāķīši, tāpēc tam būtu jāpievērš neliela uzmanība. Pievienojot papildus bateriju, kamera vispirms tērēs tās resursus un tad tikai pati savu. Bet, kad notiek uzlāde, ir viss otrādāk. Tad vispirms uzlādēs primāro bateriju jeb pašu kameru un tikai pēc tam šo te papildus bateriju. Ekrānā visu var lieliski redzēt lādēšanas brīdī. 2 colu skārējņutīgais ekrāns ir primārā kameras pārvaldīšanas vieta, un man ir jāsaka, ka DJI ir perfekti nostrādājuši
atklājuši to, kā ar ierobežotu vietu un darbībām izvilkt maksimumu tā, lai mainīt iestatījumus nebūtu galvasāpe. Viss noslēpts tieši tāpat kā action kamerās, pavalkot no visām malām. Uzreiz teikšu, ka tā saucamie no kastes izvilktie iestatījumi ir diezgan nekādi, un es ieteiktu tos nomainīt, lai iegūtu krietni labāku bildi, stabilāku bildi un paredzamāku bildi, jo automātiskie režīmi īsti netiek galā ar principā visu, kas notiek apkārt. Es uzreiz nomainītu dažus iestatījumus, kurus ieteiktu nomainīt jebkuram šīs te kameras esošiem vai topošiem īpašniekiem, kā piemēram ISO, balto balansu, slēdža ātrumu, kā arī asumu un trokšņa samazināšanu. Tas tāpēc, ka kameras diafragmas atvērums ir fiksēts f2.0, kas ir ļoti gaiša lēca. Es šobrīd, piemēram, filmēju uz 1,4 lēcas. Un tad šī f2.0, kura pati jau ielaidīs daudz gaismas iekšā, šajā it kā 1 cola sensorā, kurš īsti nav 1 cola sensors, bet pieņemsim, parādīšu konkrēti salīdzinājumu, kāda ir atšķirība starp automātiskajiem iestatījumiem un piekoriģētajiem. Uz šī ekrāna var arī iestatīt objekta sekošanu, sejas sekošanu, kur pro padoms, ja kaut kas ir pārāk mazs, lai to nofokusētu izsekošanai, var arī vienkārši piezūmot tuvāk, nofiksēt, izzūmot ārā un izsekošana turpināsies. Ir vēl pāris lietas, kuras ir ļoti lielisks un ļoti noderīgs īpaši vlogeriem, kā tā saucamā zelta apļa izvēle, kur kamera pati sapratīs, kur noturēt konkrētu subjektu. Tā arī spēj atpazīt personu un sekot tai. Features ir daudz, man tās visas patīk un šķiet noderīgas un liek besīties, ka nopietno kameru veidotājiem nekas tam līdzīgs nav iekšā kamerās iebūvēts. Noteikti šīs kameras lietošanai es pilnīgi 100% iesaku pievienot klāt mikrofonu. Lai arī kamerai ir pašai iebūvētais mikrofons, tas nav tik labs kā atsevišķi pieliks klāt, jo laba skaņa ir puse no laba video. Un salīdzinājumam, kā skan DJI Mic 2 un kā skan paša Osmo Pocket 3 mikrofoni. Ok, šis ir pirmais tests ar audio, kurš tiek rakstīts no gimbala. Mikrofons vēl nav ieslēgts, tātad tie ir tīri mikrofoni pašā Osmo Pocket 3. Tagad es ieslēgšu iekšā arī mikrofonu, lai dzirdētu atšķirību. Tā, transmitters ir pievienojies, un tagad, droši vien tādā normālā attālumā, kā mēs runātu, tagad ir ieraksts ar šo te gimbalu caur DJI Mic 2, recording high quality video active track disabled. Šis ir interesanti, DJI Osmo Audio Connected. Un tāpēc high quality video ķip ir izslēgts. Nesapratu bišķiņ, bet ok. Un active tracks arī atslēdzās. Nekas. Vienmēr ir iespēja uzlikt manuāli aktīvo tracku. Tāds arī skaņas tests. Osmo Pocket 3 var pārvaldīt arī caur DJI Mimo lietotni, kuru tiesa uzreiz tā atrast Google Play veikalā neizdosies. App Store'ā gan būs pieejama, un te paverās vēl papildus iespējas, īpaši, ja vēlies šo kameru izmantot ar attālināto vadību. Reāli es teiktu, ka ļoti piedūrīgi un reāli forši. Arī lielajām kamerām ir tādas lietotnes, konkrēti es savām Sony kamerām izmantoju lietotni Monitor Plus, kura savienojās ar tām un var pārvaldīt tās, bet DJI Mimo tas ir iekšā jau bez maksas. Lūk, viss ir iekšā, visus ieskatījumus varu mainīt, varu pat ieslēgt, ko darīs vai nedarīs pats stabilizators un ar, kā saka, joystu lūk ņemt un kustināt, pārvietot, kur un kā vien es to vēlos. Bet beigās tomēr ir arī pāris novērotas lietas, par kurām gribu papukstēt. Pirmkārt, man ir tomēr žēl, ka nav iebūvēta iekšā vismaz kaut kāda iekšējā atmiņa šai kamerai. Vismaz, 32 GB tādam startiņam. Lai arī tas nav daudz, tomēr micro SD kartes man vienmēr šķitis kā čakars gan to vāķīšanā, gan operēšanā. Osmo Pocket 3 tā gropīte atkal ir tik izcila tīzla, ka ja tev nav nagu, kā piemēram man, ir vajadzīgs kāds papildus rīks, lai ieliktu vai izņemtu šo te SD karti vai micro SD karti. Minēja arī caurums rokas siksniņai. Ļoti neērti ielikt iekšā. Tālāk, cena pie Latvijas tirgotājiem ļoti dažāda un ne visi piedāvā visus iespējamos komplektus iegādē. Viss ir pieejams tikai DJI pašu mājaslapā, un tev tāpat ir jāpiepērk papildus SD karti, kas nozīmē, ka gala pirkums nebūs tikai Osmo 3 Pocket, bet arī vēl papildus kaut kas klāt. Un pēdējā lieta, diskutabli nozīmīgākā, video kvalitāte. Labi apgaismotā vidē, lieliski. No šī sensora ir grūti prasīt kaut ko vairāk. Kā saka, samazināties apkārt apgaismojums, tā vairāk parādās grauds, ēnas izilgt pēcapstrādē ir principā nereāli, ja pārāk cel ārā tumšo, tāpēc šis trūkums vienmēr būs jāpatur prātā. Tagad tīri salīdzinājumam tas pats kadrs pie vienādiem apstākļiem
tiek filmēts caur Pocket 3 un caur manu lielo normālo kameru. Viss jau izskatās caurmērā normāli, bet kad sāk spēlēties ar krāsām vai ēnu, kas ir tumšās puses izcelšanu un tādām lietām, var redzēt, ka, protams, ka profesionālāka kamera darīs savu. Bet tāpat laikā, nevarētu teikt, ka arī galīgi draņķīgi ir šīs kameras iespētais. Atkal jau viss ir atkarīgs no apkārtējā apgaismojuma. Beigās tomēr vēl vēlos paspekulēt par pieejamajiem komplektiem. Ja meklē maksimāli lētāko komplektu, kurš būs noderīgs, es teiktu, ka Osmo Pocket 3 kopā ar DJI Mic Mini, to, kuram ir viens raidītājs un viens uztvērējs, bet uztvērēju neizmantot, jo raidītājs savienojas ar Pocket 3 pats, tā būtu labākā izeja. Bet, ja gribi maksimāli daudz aksesuārus par maksimāli mazāko cenu, tad Osmo Pocket 3 Creator komplekts šķiet, ka būs vislabākais. Īpaši vēl, ja iegūsi papildus bateriju, pārnēsājumu somiņu, DJI Mic 2 raidītāju. Kopumā es esmu ārkārtīgi apmierināts ar to, ko šī kamera sniedz. Protams, ka tā nebūs tik spējīga kā kompaktās digitālās Sony ZV sērija vai tās pašas A sērijas, jo pirmkārt sensors ir nesalīdzināmi mazāks, otrkārt maināmās lētas, treškārt iestatījumu opcijas un citas lietas, bet tās viss primāri prasa vairāk lietu līdzi, lielākas zināšanas un tā tālāk, kā šāds te komplektiņš to reāli paģērētu. Un ja negribi būt mūlis un vazāties apkārt ar nopietnāku izmēru kameras somām un aksesuāriem, ir diezgan grūti šim atrast alternatīvu. Ja jāuzdod jautājums, vai no šī produkta izvairīties, padomāt, shortlistēt vai pirkt, es laikam teiktu, ka pirkt. Es noteikti izmantošu vēl vairākos izbraucienos šo komplektu. Tu varēsi arī attiecīgi arī novērtēt, kādi video ir sanākuši pret profesionālāku aprīkojumu, kurš iepriekš tika izmantots, bet esot jau notestējušam šo dzīvējā vienā no nākamajiem video, un bija nesalīdzināmi ērtāk un vieglāk operēt, kā tas būtu bijis ierasts. Tā ka piesako kanālam, lai redzētu, kurš video tas vēl būs vai tie vēl būs un visā citādi. Es teikšu paldies par skatīšanos, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!